Labdien, cienījamas dāmas, godātie kungi! Ņemot vērā, ka šodien tomēr ir 1. aprīlis, bišķiņ pajokosim. Nu ir tā, mūsu projekts Santehniķu diena jeb Plambardēja. Kas tas par pasākumu? Viens no mūsu iemīļotajiem klientiem, Čehu santehnikas ražotājs Laufen, kas Latvijā pārstāv arī zīmolu JIKA, viņi izdomāja paaugstināt tā brenda atpazīnību Latvijas tirgu un uzdeva mums to tā kā uzdevumu kaut ko interesantu, kaut ko jaunu vēl neredzētu. Un kopā ar klientu bija izdomāts vispār padomāt par to, kā mēs pērkam santehniku. Sākumā, protams, pirmais, kas nāk prātā, pēc dizaina izskatā, kas mums labāk patīk. Un otrais jautājums, varbūt mēs neesam tik labi eksperti santehnikas ziņā, mēs pajautājam arī tām cilvēkam, kas reāli līksto santehniku mūsu mājās, ko jūs ieskatāt. Līdz ar to mēs nonācam pie viedokļa, ka mūsu galvenā mērķa auditorija ir tieši tie santehniķi. Un tāpēc bija arī domā palielināt brenda JIKA atpazīstamību tieši santehniku lokā. Un arī klāt vēl bija sociālais punkts, tā kā paaugstināt santehnika profesiju, santehnika profesijas prestīžu cilvēku acīs. Tad īsi pastāstīšu par to pasākumu, jo labāk tomēr vienreiz ieraudzīt, nevis lasīt un stāstīt kaut kādas interesantas lietas, bet vienīgais es varu pateikt tā, ka tas bija oriģināls, unikāls projekts, līdz ar to, ka bija piesaistīti interesanti sporta veidi tā saucamie. Mums nebija klasiskais basketbols vai volejbols starp santehniķiem, mums bija izlietne mešanā, cilvēku pacelšanā vannā un tā tālāk. Vispār kāda bija pētījumi, ko mēs uzzinājām? Pirms kampaņās bija uzdots jautājums respondentiem vispār, kas ir brends JIKA, vai viņš vispār ir zināms Latvijas tirgu, jo brends jau eksistē kādus 3 gadus veikalos. Tikai 7% pateica, ka viņi ir dzirdējuši par tādu brendu, bet lielākajai daļai vispār tas neasociējās ar santehniku. Pēc tās santehniku dienas, pēc visiem rakstiem presē un raidījumiem un radio raidījumiem, jau 65% respondentu pateikuši, ka viņi ir dzirdējuši pirmām kārtām par to brendu un galvenokārt tieši par santehniku dienu, saistībā ar santehniku dienu. Gribu piebilst vēl tādu lietu, ka budžeti galvenais šobrīd. Ar budžetiem bija tā, ka budžets pašu pasākumu bija 15,000 eiro, un budžets uz pašu PR bija 0. Un tāpēc mēs varam lepoties ar to, ko mēs sasniedzām. Mēs sasniedzam 105 publikācijas presē, internetā un 2 tiešraides intervijas radio un 8 TV reportāžas. Arī varu pateikt, tas nebija tikai Latvijā, tas bija gan Lietuvā, gan Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kazahstānā. Ļoti daudz valstīs mums izdevās pacelt tā brenda atpazīstamību. Tātad es parādīšu, ka bija publikācijas gan dienā, gan TVNetā, Amigo, Telegrāfā, ļoti daudz viņi ir bijuši, kā es jau minēju, 105 gabali. Un arī ārzemju māsu mēdījā tas RIA Novosti, Krievu portāls, Ukrainu avīze, Baltkrievu avīzes, lietuviešu, Kazahstāna. Un laikam es vairāk jūs netraucēšu jūsu uzmanību ar savām runām, es labāk visu parādīšu. Kad salūst izliekamai pods, ciemos ierodas Ūsens vīrs kombinzonā ar lielas teleskaitu loku. Vispagaidas darbu, kad tevis atstāja dubļiem peļu. Pasākuma Santehniķu diena 2008 rīkotāji uzsver, ka viens no otrā Latvijas santehniķu čempionāta mērķiem ir lauzšādu iesaistējuši stereotipu par šo svarīgo profesiju.
Otrs mērķis, protams, ir sapulcēt visus amatmeistarus kopā, lai te jautri pavadītu laiku. Šogad cīkstēties par labākā santehnika titulu Ķekavas pagastā ieradās vairāk nekā 300 dalībnieku, kuriem aizmirst par netiem labākajiem laikiem celtniecības nozarē sākumā dziesmām līdzēja Pijā meitene. Mēs esam pieraduši dziedāt vīriešu publikai, un mēs esam pieraduši redzēt tik daudz viegopus vīriešu, bet tieši santehnikas laikam ne. Mēs vienreiz dziedājām kravu pārvadātājiem, līdzīgi īstenībā. Parasti viņi pa vienam nāk uz mājām. Tas mājās arī neesmu redzējis neviens kā dzīvē, ja godīgi. Bet pozitīvi tas, ka arī viņiem tas jāsvērt, ļoti skaisti. Kāda bijusi meitiņa iepriekšējā pieredze saskarsmē ar santehnikiem? Pozitīvā ir tāda pieredze, varbūt tas neatiecās tieši santehnikiem kā tādiem, bet man patīk, kad ir skaisti un tīri podi. Pasākuma sportiskā daļa zinātnē. Pērnēs poda celšanas rekords 120 reizes gan netika pārspēta. Uz ēpēc grūšanā tas tika labots ar uzvību, pārsniedzot 8 metrus. Tika noskaidrots arī ātrākais lielās skolas skolotājs un precīzākais poda brildes metējs. Vīriem ir arī jūtas. Ar jūtīgāko santehniku kļuva tas, kurš varēja pateikt, cik skrūvi ir maisiņā, uzsēžoties tam virsū. Komandas gars tika pārvaldīts stafetēs skrienot, nesot un cilējot vannu no rāmu iekšā. Nopietnākā sacīkste bija pozitīva uzstādīšana un pievienošana pie ūdens. Te vargā žūriem vērtēja nevienu ātrumu, bet arī kvalitāti. Uzdevumu grūtāk padarīt tas, kā pamācību drīkst iepazīties tikai pirms starta. Arī priekšā teikšana oficiāli bija aizliegta. Ar saldabīgu videosveicienu klāts šos sumināja arī visu laiku slavenākais santehniku. Afoņa no Georgija Danelijas filmas, kurš pats diemžēl ierasties nevarēja. Vienīgais, par tiem čieku naštiem un alžu. Baudot čekvalu un ēdienas, kā arī dziedātājs Ambero stāšanos, pienāca laiks apbalvošanas ceremonijai, kurā balvu saņēma visu santehnisko disciplīnu uzvarētāju. Beigās noskaidrojās, kurš tad ieguvis galveno balvu. Ceļojumu uz Čehiju divām personām likumsakarīgi. Balvu, diplomu un ūdens savaldītāju kausu ieguva visātrākais pozitīvoda uzstādītājs. Valdījums Stepanovs. Kā jūtas gadu labākais Latvijas santehnikas? Довольно легко. Главное, чтобы работа была. А так легко. Сработайте. Пока есть. Leitnants, Jānis Polkinieks un Dīvi TV. Kad salūkst izliekamē pods, cirkos ir... Tas laikam jau potru aplī aizgāja. Nu tā, es ceru, ka jums patika. Vēl gribu piebilst vienu maz lietiņu. Tā santehnika diena jau kļuva par tradīciju, un šogad tas plānots izveidot viņu startautisko, uzaicināt santehnikas arī no Lietuvas, no Igaunijas, un tālākajām valstīm. Un sasaukt arī Hinas rekorda grāmatu, jo bija reāli labi rezultāti.